vakar radās jautājumiņš par ūdeni un tādām lietām. Mazliet izdomājām, vajag uztaisīt tādu kā audio, ierunāt, varēs sīkāk izskaidrot. Sāksim par enerģijām. Jebkas, kā jau mēs zinām, jebkur ir enerģija. Jebkas ir enerģija. Mēs esam enerģija, viss, kas mums ir apkārt, enerģija. Katra dzīva, nedzīva būtne, tā ir enerģija. Pārtikas produkti, tā ir skaitā ūdens un visi pārējie, viņi ir dzīvi. Viņos ir dvēselīte un tādas lietas. Attiecīga līmeņa, bet jā, dvēselīte. Sāksim, laikam, jautājums bija par ūdeni, ar to arī sāksim. Ūdenis, viņš nerodas uzreiz, vai ne? Viņš nav tā kā, viņš tikko tavās rokās neuzrodas un tu viņu neizdzert. Tā kā tikko paņemtu jaunu radītu, tikko viņš neuzradās ne no kurienes, vai ne? Viņš ir gājis savu ceļu, viņš ir gājis ar kaut kurieni no kaut kurienes, viņš ir izgājis miljardiem citu enerģiju cauri un saskāries ar visu kaut ko, ar visādām pozitīvām, negatīvām lietām, ar visu kaut ko. Un ūdens ļoti, ļoti labi uzsūc visa veida enerģiju. Viņam ir sava veida gēns, varētu tā teikt, tāpat kā mūsu cilvēkiem ir gēni un visiem, vai ne, visam. Tāpat arī ūdenim ir savs gēns, kurš ir viņa gēns, pareizais. Un viņa enerģija, kādai tā arī ir jābūt. Un tāda ir tā uzkrātā enerģija, kura ir bijusi viņa tātad ceļā, posmā, kamēr viņš ir nonācis līdz mums, līdz mēs taisāmies viņu iedzert. Un to vajag dabūt ārā kaut kādā veidā, to lieko visu. Ir divi veidi tikai, kā var attīrīt ūdeni. Tas ir sasaldējot, pēc tam atlaidinot un dzerot viņu, vai arī uzvārot un tad dzerot, vārīt ūdeni. Vārīšanas process, viņš izvāra, pazūd arī tie pozitīvās un negatīvās, kas ir uzkrāts, tas liekais, vai ne? Bet tas vārīšanas process arī iznīcina viņa pamatgēnus un pamat enerģiju. Un tas jau nav vairāk īsti labi. Bet vārīts ūdens ir labāks dzert nekā vienkārši tātad no krāna vai no jebkurienes ūdeni. Savukārt sasaldēts, viņam nekas nenotiek, vienkārši saldēšanas procesā tas viss liekais tiek izsaldēts ārā, viņš sasalst un tad viņš atlaižās un paliek viņš tīrs ūdens. Pēc saldēšanas procesā jūsu rokās ir tīrs ūdens. Jūs varat pirms padzeršanās pat ierunāt viņu, ielikt savu enerģiju, savu veltījumu, un tad viņš arī sāk strādāt, tāpat kā visi svētie ūdeni un viss. Kā tas process ar ūdeni notiek? Kas tālāk mums ir? Tad ir visādas pārējie produkti. Sāksim, pieņemsim tad ar alkohols un visi šitie, kas mums ir, ko mēs arī daudz lieto, vai ne? Un tā ir vispār negatīva enerģija. Tā enerģija, alkohols un visas tās lietas, ir pat nelabie gari ar viņām strādā kopā, un tie jau ir līgumi ar nelabajiem gariem. Un tur vispār viss ir sarežģīti. Tur ir ļoti zemas enerģijas, zemas vibrācijas, un tā ir tā lieta, kuru vajag kategoriski turēt pēc iespējas tālāk no sevis savā dzīvē. Un pēc tam ir gaļas produkti, kas ir saistīti ar dzīvniekiem. Gaļu ēst nav nekāds grēks. Dzīvnieks, govs, cūka, jebkura vai nedvēsele, kad viņa iet jau ar tādu mērķi, iemiesojas ar tādu mērķi, viņa zina, ka viņu apēdīs. Mums katram ir savs mērķis uz šīs pasaules, un viņa iet savu ciklu, un viņa ir radīta, viņa ir atnākusi, lai viņu apēstu šajā dzīvē. Tātad govs tiek nokauta, gaļa tiek apēsta. Tas viss ir normāli. Bet jebkurā gadījumā tā ir diezgan zema līmeņa enerģija. Viņa nedos mums nekādu garīgo attīstību un tādas lietas, bet viņa arī neizdarīs mums slikti, bet vairāk tomēr viņa paturēs mūs tajā zemajā slānī, ja mēs lietosim gaļas produktus. Jā, bet kā mums tiek pasniegts, ka tas ir kaut kāds grēks un tā, ka nedrīkst galināt dzīvniekus, par dzīvniekiem nedrīkst ņirgāties. Nogalināt ar mērķi viņus apēst, tas ir normāli, tāpēc viņi ir nākuši šajā pasaulē, un to mēs droši varam darīt. Bet, tas ir katram savs. Kurš uz ko ir gatavs un kurš ko grib darīt. Pēc tam ir kaut kādi piena produkti, arī kas nāk no lopiņiem, bet, nenodarot tātad skādi tam dzīvniekam. Tas jau ir arī mazliet labāka līmeņa, mazliet augstākas vibrācijas un labāka enerģija augstāka. To mēs varam vēl drošāk lietot un viss tur ir kārtībā. Oliņas tajā skaitā un tādas lietas, vai ne? Un viss pareizākā
vispārējais ēdiens būtu tad viss, kas nāk no dabas, augļi, dārzeņi, visādos veidos, kā nu kuram garšo, bet tā ir tāda vispozitīvākais ēdiens, visaugstākās vibrācijas, enerģija vislabākā. Protams, arī tad tas viss ir jātīra. Tas notiek, piemēram, kartupeli mēs neēdīsim zaļu, labi. Kartupeļu mēs neēdīsim zaļu, tāpēc, ka viņš nav garšīgs, bet mēs viņu arī nevaram ēst zaļu, tāpēc, ka viņš, tad, kad mēs viņu uzvāram, aiziet tā visa tā projām, tā liekā, visa enerģija aiziet projām un paliek tā pozitīvā enerģija. Viņa tā īstā, kas viņai ir paredzēta šīm lietām. Tā kā ēdat veselīgi, atsakaties no visa ļaunā, no alkoholiem, tabakas izstrādājumiem, narkotiskajām vielām, vispār to visu labāk pat savā enerģijas laukā tuvumā pat nelaist, jo tas pat arī tādā veidā diezgan mentālo stāvokli pabojā, vai ne? Gaļiņa, kā kuram patīk, grēks tas nav, ēdam, neēdam, nav problēma. Dārzeņa, augļi, tas vispār ir super, jā. Ūdens, skatoties, kā kuram labāk, bet fakts ir tāds, ka jā, pats labākais variants sasaldēt un tad izdzert. Tad, kad mēs dzeram tējas un visu pārējo, mēs dzeram jau vārīt ūdeni, tad arī ir ok. Bet, tas nav tas pats ideālākais variants, vai ne? Tieši tad, kad jūs mēģināt aizrunāt to ūdeni paši priekš sevis, tad gan labāk lietojot to saldēto un efekts būs labāks, ticat man. Kaut kā tā, draugi, ceru noderēs.